Var sakot, es izpētīju jūsu bildes, un es gribēju pastāstīt par to, ko mēs varētu un ko nevarētu darīt, kas ir atkarīgs no tā, kas bildēs ir. Vai jums ir brīdis tagad parunāt? Man jau nav varianti īsti. Kā taisīt operāciju, jūs galīgi nevarat pastaigāt, ja? Protams. Nu jā. Pilnīgi. Man baigi cilvēcīgi gribās, lai jūs labi saprotat, ko mēs darīsim. Jā, saprotiet, ka mēs varam izdarīt, ka es gribētu, lai jūs zinat, ka var arī nebūt līdz galam labi. Tas ir man biedē, jo man visu laiku negribētos, ka jūs domājat, ka mēs jūs pilnībā salabosim, un pēc tam izrādīsies, ka tā nav, un tad jūs teiksiet, doktora, ko tu jūs tur īsti izdarījāt. Tāpēc man gribās būt maksimāli godīgam. Ja tur viss sanāks perfekti, ideāli un labi, mēs visi par to priecāsimies. Bet man ir bažas. To es gribu jums, lai jūs zinat, ka ir bažas, ka ir lietas, kuras nav manā kontrolē, ko es nespēju kontrolēt. Tas nav no manis atkarīgs. Ir lietas, kas padara to visu, tā, ka tas var arī nebūt līdz galam labi. Precīzāk būtu 8 nervi ir saspiesti. No 8 nerviem 2 paliks atbrīvoti daļēji, nepilnīgi atbrīvoti. Es sazvanījos ar pacienti, un šad un tad ir tādas situācijas, kur pacientam ir grūti palīdzēt. Ir tādas situācijas, kur cilvēkam ir samērā viegli palīdzēt, un ir citas situācijas, kur nav tik viegli palīdzēt, jo pacientam ir vairākas problēmas, kuru mijiedarbības rezultātā nav laba risinājuma šim pacientam. Ja mēs darām vienu risinājumu, tad tas ir saudzīgāks, drošāks, mazāk invazīvs, bet neparedz visu simptomu uzlabošanos. Savukārt ir kaut kāds cits risinājums, kas varētu būt agresīvāks, lielāka iejaukšanās, kura potenciāli varētu uzlabot visus simptomus, bet tai savukārt ir daudz lielāki riski. Tātad ir daudz lielāks risks, ka kaut kas noiet greizi un finālā pacientiem tik un tā nebūs labi. Un trešais variants ir nedarīt neko. Arī nav labi, jo pacienti jau cieš. Tātad mums kaut kādā ziņā ir kopā ar pacienti jāizvēlās mazākais no ļaunumiem un drošākā lieta, ko mēs varam darīt. Un šādi te vienādojumi ir jārisina samērā bieži, kad ir jādomā dažādi varianti, kā mēs varētu palīdzēt pacientei iegūt pēc iespējas labāku rezultātu no ārstēšanas ar pēc iespējas mazāku risku.